Īstenībā ir grūti strādāt individuāli, jo, ja tev ir komandas treniņš un tev jāpild kaut kādu uzdevumu, tev vienmēr ir vēl 11 cilvēki, kas tev ir laiks atpūsties sajūt, bet te ir tā, ka tu esi viens pats, tu kā pabeidz, tā uzreiz sāc nākamo. Un tas īstenībā ir ļoti, ļoti grūti, jo pusotras stundas laikā ir tāda sajūta, kā būtu notrenējies 3 stundas ar komandu. Šitais mans otrais gads, otrā vasarā šeit trenējoties, pavadot laiku. Ko man tas ir devis? Man ir devis vairāk tādu kā pārliecību mentāli par to, ka tu strādā, tu gatavojies vai sezonai, vai izlasē, vai vienalga kam. Un tu vienkārši galvā jūties spēcīgāks, ar to apzināties, ka tu esi strādājis. Līdz ar to tev tas viss, tas basketbols vieglāk nāk arī spēlēs, treniņos. Šitās tās lietas, pat ko es daru tagad savā vecumā, kas jauniešiem būtu jādara, lai jau, teiksim, 12, 13 gadu vecumā, varbūt pat vēl ātrāk, lai tiešām tās visas lietas būtu attīstītas. Jo man pat ir tā, kad es arī gandrīz katru dienu kaut ko jaunu vēl iemācos. Tā kā man varbūt pat arī manā laikā tieši šitāda vieta, tā individuāla sagatavošanas skola pietrūkst. Es uzskatu, ka jānāk visiem strādāt uz šejienu vai kaut kur citur, bet labāk jau uz šejienu. Kur Dairis nāk tagad pie mums arī trenēties, viņš gatavojās vasaras līgai. Ja pavisam godīgi, es nebiju dzirdējis vispār par šādu vietu, kas man liekas, ka ir ļoti forši, ka tāda ir, bet man vajadzēja gatavoties, lai brauktu uz Ameriku, un tad vajadzēja atrast vietu, kur trenēties, un man aģents piedāvāja tādu variantu, teica, ka ir džeki, kas ņemās kārtīgi, cīnās, un tad tas arī atnāca, un jau uzreiz no pirmās reizes forši tā labi pastrādājām, tad arī jau kāds 3 nedēļas jau principā gatavojos. Un tas nozīmē, ka tu tiešām strādā kārtīgi, un tie ir īstie treneri, un attieksme ir laba, un te ir tiešām tāda laba kvalitatīva vieta, kur sev attīstīt. Ļoti labi, jo es turpināju nākt pēc pirmās reizes, jo tad tas noteikti nozīmē, ka man patika, un arī tādu labu kontaktu atradām bija tā forši, gan es domāju, ka gan viņam bija interesanti ar mani strādāt, gan arī man bija interesanti, jo es tiešām daudz jaunas lietas darīju, ko man nebija sanācis varbūt izdarīt. Tā kā es tur braucu, tad man mērķis viens ir tik komandā iekšā Bostonā. Ar tādu mērķi, ar tādu domu es arī braukšu. Mans mērķis, tas lai paliek pie manī, bet mans galvenais uzdevums ir iet uz priekšu, ar katru gadu kāpt augstāk un augstāk un augstāk.